Naktara! Naktara! Aynen! Čau! Jā, čau. Tikko Svetlana Čulkova pagāja garām, pat Cilvēki iet kopā, pulcēs, protestē pret Stambulas konvenciju. Cilvēku paliek vairāk un vairāk. Tauta. Nāciet klāt. О! Леша, скажи, что будем делать, а? Долой такое правительство, которое разрушает национальные интересы. Вот что я могу сказать. Ну, долой, конечно. Конечно. Но подожди, не только правительство, там же они вот и в Сайме сидят. Странные люди вообще. Да, да. И всех сраных убирать надо. Смотри, соберем подписи? Конечно, конечно. Соберем. Если бы это единственное было бы решение. Я думаю, соберем. Конечно. Соберем подписи и их уберем. И их уберем. Давай. Давай. Надо покричать. Egil, tev kā mācītājiem kaut kas ir jāpasaka. Kas man jāpasaka? Nu, pasaki, kā tu jūties šajā brīnišķīgajā dienā vienkārši? Ka Latvijai ir maz ticīgo palikuši. Ja būtu daudz, tad šeit nebūtu kur ābolām nokrist. Tu domā? Jā. Varbūt viņi nezin, kas šeit notiek. Es domāju, ka zinu, visi zina. A, kāpēc? Ja nezinu, tad jūt, jājūt. A, kāpēc šeit blakus šeit katoļu baznīcā Staņkevičs neko nesaka saviem katoļiem? Es jau domāju, ka viņš pasaka saviem katoļiem, ko viņš teiks miroņiem. Tie, kas ir miruši, tie tāpat nedzird. Tev var tikai uzrunāt dzirdīgs cilvēks. Tev var uzrunāt, mani var uzrunāt. Vienai lielai daļai aizmigušiem. Mēs jau šodien arī stāvam pie kapličas. Jā, pie kapličas. Tie ir apakšā kapi. Jā. Agrāk kapus veidoja pie baznīcām. Ne jau baznīca pie kapiem. Jā, un tad sanāk tā, ka uz kapiem veidot mūsu... Jā. Likumi tiek pieņemti uz kauliem. Jā. Likumi tiek pieņemti uz kauliem. Tā, kad no šīs mājas pārcelsies uz citu, tad Latvijai varbūt būs nākotnē. Cerēsim vienkārši uz nākotnē.
Korporācija reģistrēta Pasaules rezerves bankā. Čau! Šeit ir patiesība, ja? Mums jāsāk ar cēloņiem. Cēloņi jau ir 30 gadu vairāk atpakaļ. Jūs saprotiet, jā, un tagad jūs neapzināt, ko viņi dara. Pētus sadzēt koncentrācijas nometnē, kurām viņiem taisīs visāds eksperimentus. Vainīs dzimumu, mācīs paskustēt. Sataisīs par bezdzimumu lopiem. Ko nedrīkst pieļaut? Digitālā nauda, kā mūsu Čau! Priecīgs. Azor!
Rājevs iznāca. Zaglis un Nelietis. Smaida Nelieti. Es tavs. Nelietis Kristovskis. Позор, предатели! Oi, atvaino. Позорники! Ох, предатели, душа! Čau. Ainār, pasaki kaut ko. Paldies jums! Paldies. Rīt 8:30 aicina visus Latvijas iedzīvotājus, kas atbalsta dabiskās ģimenes vērtības, nākt un pulcēties šeit pie Saeimas, jo rītā notiks balsošana par viendzimuma partneru attiecību legalizēšanu. 8:33, jā, no rīta. 8:30 šeit pie Saeimas ir jābūt vēl vairāk cilvēku un pret Stambulas konvenciju, jo patreiz ZZS ir nobaidījušies, jo viņi ir pārdevušies, viņi šīs balsis savas ir pārdevuši vienotībai un kopā ar progresīvajiem viņi grib legalizēt to visu. Līdz ar to vienīgais, kas viņus var apstādināt, tas ir tautas spiediens. Ja tas ir vienīgais, un tāpēc es aicinu tos cilvēkus, kas atbalsta. Ir svarīgi, lai būtu daudz. Ļoti bieži saka, ko mēs varam izdarīt. Nē, jārunā visiem, jāiet, jā. No tautas, jā. Un šajā gadījumā, ņemot vērā, ka tieši ZZS ir nodot savus vēlētājus, tieši šī partija, jo ko mēs varam pārmest progresīvajiem, ir vai vienotība, jā. Kas stāv par savām vērtībām. ZZS pirms vēlēšanām teica, ka viņi par dabisko ģimeni, tagad viņi balso pret dabisko ģimeni. Bet, Ainār, tur taču daudzi tagad ar to atnāca jauni deputāti, ceļš no Latvijas, tur taču ir ievēlēts tāds ministra vietā jauns deputāts. Tieši tā. Es domāju, ka vislabākais būtu tā, ka tie deputāti, kas ir atnākuši uz mīkstā mandāta, no Latgales. No Latgales ceļš. Jā. Un atsakās, viņi būs tautas varoņi. Jā. Viņiem ir iespēja vienkārši nolikt mandātu un pateikt, ka viņus pārvēlēs nākamā Saeimā. Tie 4, mums ir vajadzīgas 4 balsis. Nevis 4 nodeļas. Kā var būt cilvēks atbraukt uz Latgali, lai viņiem vienkārši cilvēks pļauj sejā, vai viņi var atļauties? Mēs redzam, viņi neērti jūtās, viņus piespiedusi ir vienotība balsot par to, ka viņi atrodas valdībā,
viņi ļoti nērti. Es domāju, ka rīt viņi nāks uz Saimu 7 no rīta, lai nevienu neredzētu. Nesatiktu. Viņi brauks 6 varbūt, viņi ies sēdēs paslēpušies tajā mājā un tie tautas pārstāvi. Tā kā es domāju, ka rītā ir jāsāk pēc iespējas vairāk cilvēkiem. Ir svarīgi, lai mobīlos telefonos cilvēki maksimāli atspūguļo visu šo tautas sašutumu. To, ko, piemēram, ZZS teica. Nobalsos un tad biers iestāsies. Jā. Teicu, jūs nobalsosiet un tikai tad viss sāksies, jā. Jo viņi šodien ir nodevēji. Protams, paldies, lai veicas. Jā. 8:30 jānāk šeit, jā. Бригада! День добрый, бригада! Чао. Jā, čau. Jā. Jā, pareizi. Labdien! Info, jā? Jā. Nu, pasakiet kaut ko, lai cilvēki, pasakiet, kā jūs jūtaties, kas cilvēks, kas pensionārs, kā jūs jūtaties? Riebīgi. Jūs kā mana mamma, cik jums gadu? Es nezinu. Manai 82. Jā? Nu, pasakiet, kā jūs jūtaties tagad šajā Latvijā? Mēs taču... Mīļā Latvija, valdība, Latvija ne, bet valdība, atņēma man dzīvokli, ko pirka rūpnīca, atņēma man pensiju, jo es esmu strādājusi Padomu Savienībā nevis Latvijā, ko man Staķi personībā teica, sapīcot. Nu kā var justies, ka man mazmeitiņi tālu pasaulē, pateicoties šitiem cilvēkiem. Pirmais Zaglis ir Odmans ar Birkau, kas atvēr visiem zagļiem vārds. Es saku, ja varat izlasāt šito melu virpulī grāmatu, ko sarakstīs Kopsi. Dabīgi, viņi jau grāmatnīcā nav, bet centrālajā bibliotekā viņi ir. Nu jā, labi, lai jums... Paldies. Lai jums veselība un lai jums... Bet turaties. Par spīti dzīvot. Dzīvo, lai jums laba veselība, jā? Es jau Latvijā
Dārgie tautieši, tāds ir noskaņojums cilvēkos. Jā, visiem kopā mēs domājam spēsim šos nodevējus apturēt, mani mīļie. Nu, es domāju, tie, kas var, rīt 8:30 nākam pie Saimas un darām savu darbu, darām to darbu, jo tas ir ļoti svarīgs darbs, ļoti svarīgs. Skatās, jā. Skatās.
Problēma ir tā, ka mūsu cilvēki, parasti cilvēki pat nezinu, kas izskatās cilvēku kā daļu deputātu. Viņi nezinu, kā. Visi Nu, aptuveni tā. Tagad šodien izskatās pie Saeimas. Es domāju, ka cilvēki sāko biškai saprast, kā no viņiem ir atkarīga Latvijas nākotne. Ne no... Sveiki! Sveiki! Jā, un es domāju, ka visi kopā mēs spēsim šitos izdzimteņus vienkārši apturēt. Lai visiem laba šodienas diena un visus gaidām rītdien 8:30, jo rīt ļoti svarīgs balsojums, mani mīļie. Slēdzos ārā!